Ar gumijas lentes darbinām lidmašīnu var uzvilkt, lai uzkrātu enerģiju, ko pēc tam var izmantot, lai darbinātu propelleri lidojumam. Un, lai gan labi uzbūvēta lidmašīna var sasniegt iespaidīgu lidojumu laiku, gumijas lentes uzvilkšanai joprojām ir nepieciešams laiks. Tāpēc es vēlos izveidot 21. gadsimta uzvelkamu lidmašīnu, izmantojot mūsdienīgas būvēšanas metodes un superkondensatorus, kurus var uzlādēt dažu sekundžu laikā ar rokas kloķa ģeneratoru, tādējādi iegūstot lidojuma laikus, kas ievērojami pārsniedz uzlādes laiku. Tagad enerģijas uzglabāšana elektrības veidā superkondensatorā ir ļoti atšķirīga no gumijas lentes, taču tiem ir arī dažas līdzības, jo superkondensatoru var uzlādēt ar rokas kloķa ģeneratoru, lai radītu elektrību. Un es to izdarīju iepriekšējā projektā, kur uzbūvēju lielu ar radiovadām lidmašīnu, kur darbināja superkondensatori, nevis baterija. Taču ar roku to uzlādēt prasīja vairāk nekā 2 minūtes, un lidojuma laiks bija nedaudz mazāks par 2 minūtēm. Tātad, lai palielinātu šo lidojumu laika un uzvilkšanas attiecību, uztaisīsim lidmašīnu mazāku un efektīvāku. Parasts materiāls mazām ar gumijas lentu darbināmām lidmašīnām ir balza koks, jo tas ir ļoti viegls, taču ar to strādāt ir ļoti laikietilpīgi, un prototipēšanas nolūkos es to vēlos izvairīties. Tāpēc es šo lidmašīnu izdrukāšu ar 3D printeri. Tagad 3D drukāta plasmasa ir nedaudz izturīgāka nekā balzkoks, un arī izturīgāka, kad lidmašīna gal galā avarē, taču tā ir arī daudz smagāka, apmēram 6 reizes blīvāka. Bet, manuprāt, iespēja izdrukāt lidmašīnu dažu minūšu laikā ir liels ieguvums, un ar labu dizainu es joprojām domāju, ka mēs varam to uzbūvēt ļoti viegli. Mums vienkārši vajag metodi, kā viegli pārklāt spārna virsmas. 3D drukas pirmsākumos vienmēr bija grūti piestiprināt izdrukas pie drukāšanas platformas, un bieži izmantotais risinājums bija maskēšanas lente, kas nodrošināja platformai teksturētu virsmu, pie kuras izdrukas varēja pielipt. Tagad es domāju, vai mēs varam izmantot šo paņēmienu, lai 3D izdruku tieši pielipinātu pie plānas zīpapīra loksnes, lai izveidotu spārnu virsmas. Par laimīgi, pateicoties mūsdienu 3D printeriem ar magnētiskām drukāšanas platformām, es varu izmantot dažus magnētus, lai nostiprinātu zīpapīru vajadzīgajā vietā. Tātad, paskatīsimies, vai tas darbojas. Ak, tas izvairījās no magnētiem. Tā ir laba zīme. Aizpildīsim papildu vietu. Un vai tas pielīpa pie papīra? Izskatās labi. Es neredzu, ka kādas malas atdalītos. Un izdruka arī izskatās labi. Tas patiešām varētu darboties. Labi, izdruka bija veiksmīga, tāpēc noņemsim magnētus un paskatīsimies, cik labi tas patiešām ir pielipis pie papīra. Zini ko? Es domāju. Tas patiesībā ir pielipis neticami labi. Un tagad viss, kas man jādara, ir jāapgriež malas, un mums būs spārns. Tas ir tik forši. Pēc tam es apgriezu lieko papīru no spārna un izdrukāju testa fizilāžu ar nelielu svaru priekšgalā, lai mēs varētu veikt dažus planēšanas testus. Un izdrukāju astes daļu, izmantojot to pašu zīpapīra tehniku. Un šī planiera kopējais svars ir tikai 3,8 grami. Bet vai tas lido? Labi, sākam. Tas tiešām labi slīd. Tas lido tik ļudī. Labi, tagad salīdzināsim to ar papīra lidmašīnu. Tātad vispirms papīra lidmašīna. Planē diezgan labi. 3D drukāta lidmašīna. Tā kā mazais planieris uzrādīja daudz sološus rezultātus, es sāku izstrādāt daudz lielāku lidmašīnu, kas var nest superkondensatoru un motoru. Tātad šis jaunais spārns tika izdrukāts 3 daļās, un es izmantoju izliektu veidni un karstā gaisa pistoli, lai saliekas 3-dimensiju izdruku aerodinamiskā profilā. Bet pēc tam, kad spārna daļas tika salīmētas kopā, bija skaidrs, ka tas ir pārāk trausls. Tāpēc es izdrukāju jaunu spārnu tikai 2 pusēs un izstrādāju sarežģītu spārnu struktūru, lai cerams saglabātu labāku spārnu formu. Fizilāžai sākotnēji es vēlējos izmantot 3D drukātu struktūru, kā šo, bet pēc daudzām prototipēšanas reizēm bija grūti saglabāt zemu svaru un vienlaikus nodrošināt izturību gan garaniskajā, gan sānu virzienā. Tāpēc es nolēmu izvēlēties kaut ko daudz vienkāršāku un vieglāku – oglekļa šķiedras stieni. Un spārnu var piestiprināt pie oglekļa stieņa, izmantojot cieši pieguļošas rievas, tāpēc spārnu pozīciju vēlāk var pielāgot, kad lidmašīna tiek noregulēta. Tad es izrukāju astes daļu, kas šķita aptuveni pareizā izmērā, un piestiprinās pie oglekļa stieņa tādā pašā veidā. Tad priekšpusē lidmašīnai var piestiprināt deguna svaru tērauda bultskrūves veidā, lai veiktu planēšanas testu. Un sākumā šķita, ka tā planē ļoti labi. Spārni izliekās uz augšu, veidojot dihidrālo leņķi sānu stabilitātei, un lidmašīna lidoja jauki un lēni. Bet tad notika šis.
Sākumā domāju, ka tas bija slikts metiens, bet skatoties atkārtoti, ir skaidrs, ka spārni aizķēra gaisu un salocījās, izraisot nekontrolētu pikējumu. Un pat tad, kad es to metu pareizi, spārns dažreiz sāka plivināties un lidmašīnas strauji krīt uz zemi. Tātad, neskatoties uz mazāku spārnu laukumu, kā šis jaunais dizains lido? Labi, īso spārnu planēšanas tests. Es nevaru nocēt, cik labi šī lieta lido ar tik mazu spārnu. Un mēs noteikti esam atrisinājuši spārnu liekšanās problēmas. Tātad mēs esam atrisinājuši spārnu liekšanās problēmu, un šķiet, ka tas labi slīd, bet tas īsti neizskatās pēc augstas efektivitātes spārna. Tas vairāk izskatās pēc izpletņa, jo tam ir īsa kvadrātveida forma. Spārna kvadrātveida forma rodās tā īsā spārna laiduma un lielās stīgas dēļ. Attiecības starp šiem izmēriem sauc par garena attiecību. Un šim konkrētajam spārnam ir zema garena attiecība, kas ir lieliski no konstrukcijas viedokļa un manevrētspējas ziņā. Bet, kad augstspiediena gaisa zem spārna plūst ap spārna galiem, tas rada lielus virpuļus, kas palielina inducēto pretestību un samazina efektivitāti. Bet, ja mēs palielinām garena attiecību, palielinot spārna laidumu, spiediens zem spārna tiek izkliedēts pa lielāku laidumu, kā rezultātā veidojas mazāki spārna gala virpuļi un, cerams, samazinās inducētā pretestība. Un mēs varam vēl vairāk palielināt garena attiecību, saīsinot spārna stīgu, kas liek tam izskatīties vairāk pēc īsta spārna. Un es arī uzskatu, ka īsāka spārna stīga piedzīvos mazāku aerodinamisko vērpes slodzi, jo spiediena centrs darbosies tuvāk spārna konstrukcijas centram, cerams samazinot jebkādus vērpes momentus. Tātad šis jaunais spārns ir izdrukāts divās daļās uz vienas zīdpapīra lapas, kas tam piešķir līdzīgu virsmas laukumu un svaru kā iepriekšējiem spārnam. Pēc salīmēšanas un spārna formas izliešanas ar karstumu pistoli bija pienācis laiks vēl dažiem testiem. Interesanti ir tas, ka šis jaunais spārns šķiet ļoti lokens vertikālajā virzienā, kas patiesībā ir laba lieta, jo tas lidmašīnai piešķir dabisku dihidrālo leņķi, kas lidojuma laikā nodrošina sānsvaras stabilitāti. Un šķiet, ka tas nav tik jutīgs pret vērpes slodzēm kā pirmais spārns. Esmu arī pamanījis, ka planēšanas slīpums šķiet nedaudz labāks nekā ar īsāko spārnu, un es pieņemu, ka tas ir saistīts ar samazināto inducēto pretestību. Tagad ir pienācis laiks izveidot superkondensātoru un motoru bloku, lai radītu vilkmi. Un ņemot vērā šī lidaparāta izmēru, mums ir nepieciešams kondensators, kas ir gan viegls, gan arī spēj uzglabāt pietiekami daudz enerģijas, lai nodrošinātu pienācīgu lidojuma laiku. Iepriekšējos projektos esmu izmantojis superkondensatorus, un kondensatoriem kļūstot mazākiem, to enerģijas blīvums arī samazinās, jo kondensatoru iepakojumu un vadu svars kļūst nozīmīgāks. Tāpēc es kādu laiku pavadīju lasot dažādas datlapas un atradu nelielu kondensatoru zīmolu ar salīdzinoši augstu enerģijas blīvumu. Un ja es šai tabulai pievienoju papildus kolonu, kas attēlo enerģijas blīvumu, jūs varat redzēt, cik ļoti tas palielinās lielākiem kondensatoriem, kur 100 farada kondensators ir aptuveni 6 reizes labāks nekā 1 farada kondensators. Lai gan 100 farada kondensators svēr 20 gramus, tas ir daudz par smagu šim lidaparātam. Tad es izvilku visas vērtības no šīs tabulas, lai izveidotu grafiku, kurā enerģijas blīvums ir attēlots pret kapacitāti. Un tas atklāja interesantu līkni. Enerģijas blīvums strauji pieaug mazajiem kondensatoriem, bet pēc 10 farada kondensatori sāk izlīdzināties. Tāpēc es nolēmu pasūtīt 10 farada kondensatorus, jo tie ir labs līdzsvars enerģijas uzglabāšanas ziņā, un sverot nedaudz vairāk par 3 gramiem, tiem vajadzētu būt ideāliem šim lidaparātam. Tad es nopirku dažus mikrokolektoru motors, kurus bieži izmanto mazos rotaļlietu dronos. Un tie parasti darbojas ar vienas šūnas litija akumulātoru, kuras spriegums ir no aptuveni 3 līdz 4 voltiem. Un tie izmanto šīs lētās, zemes kvalitātes propellerus, jo efektivitāte nav viņa galvenā prioritāte. Bet tā kā superkondensatori ir paredzēti maksimāli tikai 2,7 voltiem, mums vajadzētu būt iespējai izmantot nedaudz lielāku un labāk izstrādāt propelleri, kas varētu palīdzēt uzlabot efektivitāti. Tad es ar 3-dimensiju printeri izdrukāju vieglu stiprinājumu, kas notur kondensatoru un motoru kopā, un piestiprinās pie lidmašīnas priekšpuses, izmantojot to pašu bērzes stiprinājumu tehniku kā spārnam. Lai uzlādētu lidmašīnu, es varu izmantot savu paštaisīto ar 3-dimensiju printeri izdrukāto ropas kloķa ģeneratoru, kuru es uzbūvēju iepriekšējā video. Vienīgā problēma ir tā, ka man nav veida, kā pārbaudīt, kad lidmašīna ir pilnībā uzlādēta. Šim ģeneratoram ir iebūvēts voltmetrs, bet tas ieslēdzas tikai pēc aptuveni 3 voltiem. Un tā kā kondensatori ir paredzēti tikai līdz 2,7 voltiem, tas varētu izraisīt to sprādzienu.
Tāpēc es atradu mazu analogo voltmetru, kas rāda no 0 līdz 3 voltiem, ko var ievietot trīsdimensiju drukātā korpusā un pievienot nepieciešamos vadus, lai uzlādētu lidmašīnu. Un tas darbojas lieliski, jo es varu pieslēgt ģeneratoru kondensatoram un uzlādēt to tikai dažu sekundžu laikā. Un tad pieslēgt motoru, lai pārvērstu uzkrāto enerģiju vilcē. Un ņemot vērā, ka kopējais lidmašīnas svars ir tikai 15,6 grami, svars uz spāņu laukumu ir mazāks nekā papīra lidmašīnai. Tātad, paskatīsimies, vai tā lidos. Tā neuzlidoja tik augstu, kā es biju cerējis, jo lidmašīnai pirmajā lidojuma daļā ir jāpaceļās diezgan augstu, lai izmantotu visu kondensatorā uzkrāto enerģiju. Bet uzvilksim to vēlreiz un pamēģināsim vēlreiz. Jā, tam īsti nepietiek vilcis. Par laimī man ir nedaudz lielāks motors, kam vajadzētu radīt pietiekamu vilci. Un es arī pārveidoju spārna stiprinājumu, lai paceltu spārnu augstāk, jo tas samazina gaisa plūsmas traucējums aiz propellera. Un tā kā vilces līnija tagad ir zem spārna, tam vajadzētu dabiski likt lidmašīnai pacelties lidojuma sākuma posmā. Tad, kad kondensators izlādēsies, lidmašīna izlīdzināsies un lēnām slīdēs lejup. Cerams, izmantojot visu kondensatorā uzkrāto enerģiju, lai maksimāli palielinātu lidojuma laiku. Labi, šodien ir izmēģinājuma diena. Ārā ir apmēram -2 grādi pēc Celsija, bet pilnīgi nekāds vējš, kas ir ideāli. Tas gan ir labi. Pievienoju uzlādes vadu un jau ir pusvolts. Tātad tur noteikti bija palikusi kāda atlikusī uzlāde. Bet, ja mēs to pagriežam, uzreiz ir 2,5 volti. Lēnām un mierīgi. Aiziet! Ak, vēl, tam ir milzīga jauda. Ak, tas plivinās. Ak, nē. Man sāk reibt galva. Wow, tas pacēlās daudz augstāk nekā es gaidīju. Tas patiešām lido ļoti labi. Mēs varam izlidot vēl vienu apli. Es nespēju noticēt, cik ilgi tas lidoja. Tas bija tik forši. Labi, pēc šī lidojuma mums ir apmēram 0,5 volti. Paskatīsimies, cik ātri es varu to uzlādēt. Tas bija diezgan ātri. Dodos vēl vienā izmēģinājuma lidojumā. Tātad pieslēdz to. Labs lidojums. Tas ir pacēlies jauki augstu. Wow, tas tiešām ir aizlidojis ļoti augstu. Lūdzu, nelido pāri žogam, jo tad tu nolaidīsies uz slapjas zāles. Te tas nāk, te tas nāk, te tas nāk. Lieliski. Pēc 2 ļoti veiksmīgiem lidojumiem es uzlādēju lidmašīnu un devos vēl vienā lidojumā. Bet lidmašīnai bija grūti uzņemt augstumu. Es domāju, ka varbūt zīdpapīrs šajā mitrajā miglainajā laikā bija uzsūcis mitrumu un iespējams palielināja lidmašīnas svaru. Un pēc dažiem lidojumiem mitrais zīdpapīra spānis bija pilnībā zaudējis visu savu izturību. Tāpēc es to nomainīju pret īsāku spārnu, kas bija stāvējis kastē kopā ar citiem rezerves spārniem. Bet arī tas nevēlējās lidot.
Jā, paskaties uz šo. Tie ir spārni, ar kuriem es patiesībā neesmu lidojis. Tie vienkārši bija rezerves. Es zinu, ka tie sākumā bija diezgan elastīgi, bet tas jau ir smieklīgi. Un visi tādi ir kļuvuši tikai no tā, kā atradās šajā augstajā, miglainajā gaisā. Tāpēc es domāju, ka šīs zīdpapīra lidmašīnas man jāatstāja mierīgiem vasaras vakariem vai lidošanai telpās. Tātad, neskatoties uz to, ka zīdpapīrs slikti panes mitrumu, iespēja 3D drukāt tieši uz papīra nozīmē, ka es varu uzbūvēt pilnīgi jaunu lidmašīnu mazāk nekā 20 minūtēs. Un lidmašīnai, kas lidoja 45 sekundes pēc tikai 4 sekundžu uzvilkšanas, es teiktu, ka tas pierāda, ka superkondensatori patiešām ir dzīvotspējīgs veids, kā izveidot modernu uzvelkamu lidmašīnu. Lielas paldies, ka skatījāties!